Pavasaris sāksies, ne? Beidzot. Tev putni ar fonā, ne? Principā autobuss iet līdz Koknesei. Tad Koknesei jāgaida pusstundu vilcienu. Pusstundu līdz stundu atkarībā ar kādu vilcienu brauc. Un tad ir vilcienā jākāp iekšā un tagad jau jaunās sistēmas, speramies uz to Eiropu, bet, tikai vizuāli laikam kaut kāds pogas ielikts jāspiež, lai durvis atvērtos. Redz jau izliek šķēršļus tādus. Es jau nezinu, te jau redzēs. Pagaidām jau viens vēl neesmu bijis tā, ka esmu pie vilciena, tad jau būs jāsper gan jau pa pogām, jābojā dzelzceļa inventārs. Kur es tikšu ārā, cik viņš ilgi apstājās? Viņš kaut kādas 10 sekundes apstājās, tad nospied, ja neviens nenospiež, viņš iet tālāk. Es pēc jau kaut kādās trolejbusos braucu un sniegāju, šis sviests kaut kāds. Tu jau nevari piecelties un aiziet braucošā jau pie durvīm. Man uzreiz tas līdzsvars, Bet, jācīnās tāpat. Man patīk slēpot. Es nodarbojos ar skībordu. Cik nodarbojos, bet, cenšos daudz maz braukāt uz kalniem un slēpot Latvijas. Un tā vēl, ko man patīk, man vēl patīk skriet. Skrienu. Šādi tad, bet, pēdējā laikā tā mazāk. Un atpūsties, patīk atpūsties. Jā, tas ir, kad brauc slēpot draugiem, bet, tad jau viss principā notiek tā, ka draugi palīdz aizbraukt. Un tā, slēpzāpakas uzvilkt un slēpes, viss principā palīdz. Pašlaik man izglītība ir vidusskolas. Un cik man ir gadu? Gadu man ir 22, bet drīz jau būs 23. Skolas gaids, foršs. Ar foršām atmiņām krāsainām. Man nebija speciāla programma, man bija viss jāmācās kā visiem, viss ieskaits jākārto un tā tālāk. Vienīgais, kas man nebija eksāmeni jāliek. Bet tā viss bija tas pats, kas visiem. Jāraksta ieskaits. Vienīgais es varēju, es tā retāk apmeklēju skolu, tā. Tik, cik varēju, jo vienkārši man tā tolta un viss, un skolā uz vietas jau nebija, kas palīdz, un tad mājās, tad vajadzēja, un tā. Jā, pa 75 Latviju nepēdīs. Cik tas sanāk? 30 dienas, 5 Latviju tikai pusdienas kaut kāds. Vispār. Pusmēnesis pāēdis, otru pusi ar nabi ierauts staigā. Neesmu sapņojis par savu minimālo algu. Jo lielāks skaitlis, jo labāk, protams. Tas arī. Mājās tagad, ja man būtu tāda iespēja, tad, lai, gan jau kādas 300 Latvijas vismaz. Tas vismaz minimāli. Bet, tā es domāju, es neesmu tā interesējas, cik tur tās algas ir un tā tālāk. Nezinu, šogad atkal jāmēģina laikam iestādīt augstskolā. Budžets vietas ir samazināts, bet, varbūt tās, ka paņem. Jo es jau biju dekānu tur parunāties, bet, dekāna kungs nebija atsaucīgs. Jā? Jā, vispār. Vēl viens sižetu varētu uztaisīt. Ja vajag filmēt, jums zvanīt. Jo aiz manis var diezgan daudz safilmēt. Kas Latvijai gadā ir nofinansēt 10 invalīdus augstskolē. Tas ir stūgums kaut kāds, Un gāja runāt, tā viņš tā, mēs gājām ar draugu, bet, es pieļauju, ka viņš pārprata varbūt tās, jo draugs gāja tā kā vairāk pa priekšu, un pēc tam es tā
Sākām viņš tā uzreiz, kredītiņu nedomājat ņemt? Viņš lobēja, man liekas, kādu banku. Nu, tad beigās uzrakstīt kā iesniegumu, bet, nu, gan jau apskatījās, nē, viss dzīve šita. Uzzvanīja, ka pa maksu tikai, un tad es vienkārši atteicos no studiju iespējas. Nav neviens pazīstams no Saeimas deputātiem, tad jā. Tev netiks iekšā. Un dzīvot tad būtu vieglāk, ja būtu pazīstami. Būtu, kas vismaz pastumtu tribīnēs, ka vajag invalīdiem drusku pielikt. Deputātiem kā neviena invalīda nav gan jau ģimenē vai pazīstam, un viņi jau nav ieinteresēti. Ot tā. Tā distance ir tad, kad to toleti vajag ēšana. Jo, kad studēju, tad jau 12 stundas bez toletes un bez ēšanas. Nu, principā es vairāk sev izdarīju pāri nekā iegūju no tām studijām, un tad beigās jau viss domāju. Labāk tomēr, nu, nevajag. Beigās vēl kaut kāda slimības parādīsies. Kuņģi sabeigs. Kā Latvijā man bija tās slēpošanas bagāža, jā, bet, nu, viss, jo es tur slēpoju, tad, nu, tā paslēpot aizbraucu. Un it kā vienu koferu uzliek, labi, tas ir atmaksāts jau biļetēm. Tagad kaut kāds viņi ierauga, laikam, kad slēpošanas zābaki, jo man slēpošanas zābaki un slēps bija atsevišķos somās. Viņi ierauga, ka tas slēpošanas zābaki. Viņi saka, par šito būs jāpiemaksā. Es saku, tas ir man inventārs, nu? Nu, tad viņi saka, nu labi. Kā man bija Norvēģijā, es uz lidošanu uz Latviju, es galvenais stāsts viņiem uz vietas prasīju. Es nemaz nezināju uz to lidostu un neprasīju par to palīgu. Es uz vietas uzreiz sanāju, ka man vajadzēs palīgu. Viņš tā, ok, labi, nu viņš noprasa, kas tev ir, nu tieši. Un tad viņš tā, es saku, nu man vajag to koferu, rokas bagāžu uz lidmašīnu. Viņš saka, ne, mēs tuliņās uz tā trapa un kopā ar lielo bagāžu. Un es tā prasa, par to nav jāpiemaksā. Viņš saka, nē, nekādas problēmas, izbaudu lidojumu, viss ok. Un man neko nevajadzēja, nu nekāds cilvēks. Redz, Latvijā uzreiz tev vajadzēs piemaksāt par šito čalīti. Jo, ja tu kaut kādā laimes zemē kaut kādā Zviedrijā tiec un tev tur maksā, nu, tad vari kādu brīvdienu lidot uz Latviju un atpūsties Latvijā, bet, nu, mums pēdējām jāiztiek 75 latiem, ja nemaldos, jā, mēnesī, kas ir vienkārši, nu, traģiski. Es neesmu daudz ko pats nekad darījis, ko varbūt jūs darījuši. Bet, nu, tādu epizodu neatceros, bet, nu, ir bijuši pārpratumi noteikti. Gan jau tik daudz, ka viss nevar atcerēties. Tos jau labāk ir aizmirst, lai nav pēc tam jādomā, ka, nu, lai kaut kādas depresijā tevi ieved un tā tālāk. Pirmo gadu bija ļoti interesanti, jo, nu, tas jau, kamēr tur radi viņās to pārliecību, ka tev viņa ir, un ir bijis tāds gadījums, kad vienkārši konduktori pasaka, es to kabatā nelīdīšu, es nevaru. Es saku, nu tad man jau nevajag tev neko pierādīt teorētiski, jo man viņa ir. Un viss tā ir nulīta kārtība. Bet nu līdz šim forši. Labs servis ir Latvijas dzelzceļa. Tas notika sen. Sanāk jau kaut kur pirms 19 gadiem. Kad es, būdams maziņš, spēlējot paslēpes, ielīdu transformatora būdā, kas nebija pienācīgi aizslēgta, kas bija tikai norobežot aizslēgta ar sarūsējušu stiepli, kas, nu, nebija problēma man mazam kaut kā atmūķēts, bet, nu, vairs tā. Un, jā, es tur ielīdu un gribēdams noslēpties, un beigās tāds rezultāts. Kas ir tās lietas, ko tu nekad neesi darījis un gribētu dzīvē izdarīt? Es uzrakstītu vēstuli.
Viss ar to arī pietikt. Tas jau būtu ļoti daudz.